Svētīt nozīmē arī nošķirt no šīs pasaules un novēlēt Dievam. Svētīt nozīmē apliecināt, ka Dievs valda, ka Dievam tiek uzticēts tas, ko mēs Dievam dodam. Mēs zinām, ka visos laikos cilvēki ir meklējuši svētību, bet šodien šajā evaņģēlijā fragmentā pats Kristus mums runā par svētības ceļiem. Un kā mēs zinām, šī svēto rakstu vieta svētajos rakstos ir ļoti svarīga, jo pats Jēzus ir žēlsirdīgs, viņš ir lēnprātīgs, viņš ir taisnīgs, viņš ir miera nesējs. Un manuprāt, mēs pietiekoši nezinām šīs kalna svētības, kuras mums būtu jāzina varbūt pat daudz vairāk kā baušļi. Pārliecināts, ka mēs zinām baušļus, bet ja mums vajadzētu runāt par svētībām, mēs pilnā mērā tās tā kā neesam asimilējuši. Mēs gan varbūt varētu tās nosaukt, bet mēs varbūt neredzam apsolījumu. Piemēram, ja mēs esam lēnprātīgi, mēs iemantojam zemi. Par kādu zemi ir runa? Ja mēs esam žēlsirdīgi, mēs tiekam apžēloti. Un patiesībā tātad teologi saka, ka tas ir privileģētais ceļš uz Dieva valstību, uz svēto trīsvienību. Un patiesībā katru reizi mēs atgādinām sev, tad, kad mēs svētījam, mēs it kā nostājamies uz stipra pamata. Mēs zinām, ka Jēzus vēlāk izskaidro šīs svētības, un šīs svētības Mateja evaņģēlijā noslēgsies ar līdzību par māju, kas tiek celta par divām mājām. Viena tiek celta uz klints, otra uz smiltīm. Manuprāt, Jēzus ar to vēlas teikt, ka, ja mēs dzīvojam kā svētības cilvēki, mēs vienmēr balstamies kā uz klints, mums ir stiprs pamats, mēs esam iepriecinājums viens otram. Lai ko mēs arī piedzīvotu, lai kāda nebūtu mūsu situācija, Kristus saka, priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga ir debesīs ir liela. Un, protams, šī alga jau ir caur svētību. Tas, ka mēs varam ticēt, lūgt, pagodināt Dievu, jau ir Dieva svētība, bet to darot, mēs patiešām, ja tā var teikt, šo mīlestības pārpilnību debesīs arvien vairāk palielinam, sagatavojam un kļūstam arvien vairāk piemēroti, attiecīgi, lai dzīvotu debesu valstībā, kur būs mīlestība, svētība, miers, Dieva klātbūtne, kur Dievs būs visos viss. Tātad mēs arī varam daudz ko mācīties no apkārtējas pasaules. Un baznīcas svētie mums saka, ka bieži vien šī pasaule ir kā atvērta grāmata, kas mums runā par Dieva radību. Mēs gribam mazliet, lai mēs apstājamies pie bitēm. Un ir vairāk iemesli, kāpēc mēs par viņām varam runāt. Jo svētajos rakstos medus, un es domāju, Uģis, tu varēsi vēl arī mani papildināt. Tu esi speciālists šajā jomā, tu esi izpētījis, tu pat esi saskaitījis, cik reizes medus tiek pieminēts. Bet tu varēsi mazu konferenci vēlāk dot, bet es pateikšu varbūt tās pirmās domas, kas man nāk prātā, ko mēs varam mācīties. Pirmkārt, šo saskaņotību, kas ir bišu stropā vai kopējā bišu darbā. Es neesmu bitinieks, bet man vecākiem ir mājās bites, un es mazliet zinu to procesu, kā nonāk pie medus, kā kāres izsvieš un kā sagatavo, kā mazliet pabaro ziemā bites. Un es gribu teikt, ka ir pārsteidzoši redzēt to tiešām organizāciju, kas ir bišu stropā, kad, var tā teikt, tiek nodrošināta medus vākšana, kad tie rūpējās pārējās bites par galveno biti mātīti, kas tur ir, ja, kas visu nodrošina. Karalieni, ja. Un tad es domāju, ka katrai draudzei bišu stropa darbs var būt tā kā labs piemērs, paraugs, kā mēs varam kopīgi darboties un vienai lietai, ja tā var teikt, arī darboties. Otkārt, kā jūs zinat, bites, un pirmkārt jau bišu medus svētos rakstos bieži tiek pieminēts saistībā ar Dieva vārdu. Dieva vārds, kuru mēs pieņemam, kuru mēs asimilējam, kuru mēs baudam, ir salds kā medus. Bites pašas par sevi gudrības grāmatā teikts ir čaklas, viņas ir rūpīgas, viņas ir uzmanīgas, viņas ir nodarbinātas, bet arī tas viņu auglis ir tāds, kas ir salds, kas ir patīkams, kas iepriecina cilvēka sirdi. Jūs labi zināt, ka tieši no bišu vaska tiek gatavotas arī smaržīgas sveces, un tās tiek lietotas ar liturģijā.
Un es domāju, ka arī šeit mēs varam mācīties, kā viņu darbs kalpo cilvēkam, lai nestu gaismu. Man vēl ienāca tā, domājot par bitēm, Kristus saka, nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvību par draugiem. Jūs zināt, es Uģis man palabos, man liekas, ka bite kaut ko aizstāvot iedzeļ, ka viņa vairs laikam nav spējīga dzīvot. Un arī tā ir tāda zīme, kas liek mums domāt, kā bite ir veltīta kādam vienam uzdevumam, ka viņa sevi netaupa, viņa atdod sevi visu, un patiešām viņa atdod arī tajā visā savu dzīvību aizstāvot. Arī tas mums liek domāt arī par šo kārtību, harmoniju, par arī šiem Kristus vārdiem, ko nozīmē mums atdot savu dzīvību, ko nozīmē mums būt vairāk par draugiem. Uģi, varbūt tev kāds piebilstams, vēl kāds aspekts, ko tu gribi. Pagaidām nevēl, ja? Tad šo uzskaitījumu mēs varētu arī, ja tā var teikt, turpināt, jo bites, kā jūs zinat, ir tāds dabas barometrs. Viņas arī palīdz mums saprast, un viņas jūt, kad kļūst siltāks, kad ir jāizlido. Viņas arī patiešām aprēķina spēkus un, ja tā var teikt, vācot medu, spēja atcerēties vienmēr atpakaļ ceļu uz mājām, un, ja tā var teikt, viņas ir, kā viņas, bites, kas viņi ir, dzīvnieci, ne, bet, Lopiņi. Lopiņi. Lopiņi tiešām, ja? Nav viņi tev kaut kāda speciāla kārta? Man viņas ir līgaviņas. Viņas ir tomēr tādas, kas, patiesībā, nezinu, tu palabosi, bet manuprāt, man vienmēr ir pārsteidzis, kad mana mamma var tur iet ar sietu un tā, un dažreiz, ka viņai tur nav kaut kas, viņa novelk tās bites, kad viņas spieto, viņa kraut, un mamma saka vienmēr, ka bites atpazīst labu cilvēku, ka viņas nekoš, un ka cilvēks ir tādā mierā, ka viņš pats nav satraucies, kad viņas nekad cilvēkam neko ļaunu nedara. Es nezinu, tā vismaz. Taisnība, un tādā ziņā bites nekad bez vajadzības nekoš, kas cilvēkiem būtu jāmācās. Jā, viņas nav arī tādas agresīvas. Īstenībā viņas iet kaut koš tikai tāpēc, kad kāds uzmācās, kāds... Kāpjas galvas. Jā, kāds uzmācās, kaut ko dara. Tad redziet, cik daudz gudrības ir ar šīs radībās ielikts, un ar to mēs arī paši esam aicināti patiešām, vairāk domāt par to pārdabisku aicinājumu, kas arī mums. Jo mēs arī taču varam tieši kopīgiem spēkiem stiprināt viens otru, arī asimilēt vairāk Dieva vārdu, arī vairāk būt tiešām nodarbināti tajā labajā, ko mēs redzam pie bitēm. Tātad, lai šodien, kad mēs pasvētam šos bišu stropus, un man prieks arī, kad, Uģi, jūs arī sacījāt, ka ļoti iespējams, ka būs arī Magdalēnas medus, ja? Būs. Starp visiem tādiem mediem, kad arī caur to mūsu draudzes tāds, brands, jeb sūtība, aicinājums arī ies iekšā. Es nezinu, jums ir gadījies nogaršot viršu medu, jo tas ir, man liekas... Šodien būs iespēja. Būs, jā. Man liekas, ka tas bija visunikālākais, tā pirmā burciņa man ļoti ātri aizgāja, ja? Tur visi to gribēja baudīt, kas nāca, un es domāju, ka tas ir apbrīnojami, ka redzot dabas harmoniju, skaistumu, cilvēks nevar palikt vienaldzīgs, domājot par to kārtību, ko Dievs ir ielicis savā radībā. Dzīvajā, nedzīvajā, ka viss īstenībā, kā mēs to psalmā dziedājam, atdod godu Dievam, ka radība teic, slavē. Ir tāds ļoti skaists psalms, kur psalmists uzskaita visas radības, ja tā var teikt, līmeņus, dzīvo, nedzīvo, viņš uzskaita sniegu, ūdeni, vēju, viss atdod godu Dievam. Manuprāt, arī spēt redzēt šo Dieva mīlestību, šo kārtību radībā, lai tāda liela gudrības pazīme. Tagad mēs svētīsim, bet pirms kā mēs svētam, es gribēju, lai mēs pasniedzam Uģim tādu mazu dāvaniņu. Un šī mazā dāvaniņa ir tāds svētību trauks. Tāds, redziet, Marija ir tā, kas ir nomodā, lai mēs svētītu un būtu svētīti. Un tur vienmēr var ieliet ūdeni. Un mēs gribējām draudzes vārdā tev to uzdāvināt. Un kaut kad ejot uz darbu, ejot no mājām vai ejot mājās, tu vienmēr vari šeit ieliet svētīt ūdeni. Mēs to izdarīsim, apmērcēt un arī pasvētīt. Un tā ir pateicība no draudzes tev, ka šodien tu mūs šeit sapulcināji. Aplausī! Paldies!
to, ka katru rītu došos uz draunu, tad bites man nekad nekodīs. Protams. Tad es jau tev tagad nekošu, bet, kā saka... Kad vienpus to seju, tad koši. Bites nekoši, bites dzeļ. Nu, jā. Labi, tad tagad mēs varbūt varam to iet tur pie tam, kā tu sacīji, kā? Pie līgaviņām? Līgaviņām. Pie lopiņām. Jums jau tā kā bažas ir, jā, tagad? Man liekas, kas dzied, tie, kas dzied, arī tiem neko nevar notikt nekas. Mēs varam dziedāt? Dieva mīlināt, ja? Va mīlanāt, nāc, kā varens okeāns, lej caur mums, savu žēlastību Dieva mīlā, nāc pie mums, lej caur mums, savu žēlastību Dieva mīlā, nāc pie mums. Dieva mīlā nāc, kā varens okeāns, lej caur mums, savu žēlastību Dieva mīlā, nāc pie mums. Kauģis sacīja, paldies Dievam, ka ir lietus, tad bites visi salīdo mājās, viņām visām būs svētība. Tad katru atsevišķi mēs nesvētīsim, bet varbūt svētības brīdī mēs varam kopīgi lūgt, ja? Lūgt tēvreizi, lūgt esi sveicināta. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, Svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. esi sveicināta Marija, Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. esi sveicināta Marija, Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. esi sveicināta Marija, Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augurs. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzini mūs ar savu dēlu,
novēli mums savam dēlam, stādi mums savam dēlam. Lūdzies par mums, svētā Dieva dzemdētāja. Lūksimies, Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzām, liec, lai mūsu Tavu kalpu, dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela un lai caur slavējamās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvot no katra laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Priekšēšanas gribēju vienu rāmīti paņemt, bet tas nebija viss aizvākoši. Šodien šiem namiem ir nākusi pestīšana, caur jums mēs pasludinām pestīšanu visai radībai, un lai jūs visus klātesošos svētī, sargā un pavada visvarenais un žēlsirdīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Pasvēt uzreiz ar ēdājus. Galvenais, ka man tagad starp bitēm natrušklona nebūs vajag. Lai bites tagad arī lido un evaņģelizē citus. Man tā kā nevajadzētu, lai kādi ieko šorīt televīzijā. Atnes vienu rāmīti. Ā, re, kur atrodu, kādā no korpusiem. Uģi uz tavu atbildību, jā? Ko tad? Nē, neko nedarīšu. Reklamēs. Uztaisīsim vienu foto ar biti. Kas man jādara? Nebaigi, kur viņš notika? Kāpēc es pateicu pa televīziju? Te jau ir viņa. Nesaka, Matīs. Varbūt ir daudz bītē. Matīs, paturi rāmīti. Paturi priesteri, lai priesteris neatslēdzās. Man jau ir jau viena kāpo, jau redz, jau ir, jau staigā. Nē, es tev uzvaigu. Tas tā kā lauvas bedrē gandrīz. Man slīden āda.